Sveiki visiem! Šodien kopā ar jums un ar mani ir... Deiris. Jā, un es esmu Amanda, jūs to jau zināt, varbūt arī nezināt, bet šis nedēļas video, tas, ko mēs darīsim, vai arī ko viņš darīs ar mani, vai arī jūs sapratīsiet, tas būs Not My Arms Challenge. Latviski tas būtu Ne manu roku izaicinājums. Tā kā jūs ļoti daudz prasījāt, lai es uztaisu morning routine, jeb ikdienas rutīnu, tad mēs uztaisīsim kaut ko līdzīgu, tikai es to nedarīšu ar savām rokām, to darīs viņš ar savām rokām, bet ar mani ķermeni. Tā kā tas varētu būt kaut kas interesants. Tā kā, skaties. Jā, loka pēc tā pateica. Pirmais, jā, ko es izdarīšu, vai ko man izdarīs, tā būs matu saķemmēšana un sataisīšana. Sāc darīt. Tad es pirms saķemmēju savus matus un pēc tam jā, ne jau. Man nav grifka. Ok. Un jā, un tad paņem sadēs viņas astāju. Tā, lai viņi netraucētu man krāsoties. Tikai tā es augstās, jo man ir... Pagaidi. Reku vēl paņem priekšējais matus. Augstākās. Man sāp. Man nav tāda pieredze. Davai. Skaties, tagad satumtolēķi, ko tačā. Man priekšā vēl joprojām ir mati. Tagad paņem tos matus un savelc visus uz augšu. Uz augšu. Man vēl priekšā ir mati. No otras. Tas nav tik briesmīgi. Ok. Tagad paņem tonālo. Jā, tagad es paņemšu tonālo un uzklāšu viņu uz savas sejas tā maigi un vienmērīgi. Nē! Nu, labi. Nu, vajag tikai viņu saplēst tos. Nē! Uzspied sev uz rokas. Un vienmērīgi izklēpa manu seju. Tas ir tīri normāli. Man pierina. Man gan ir mati. Vienmērīgi, un tur, man liekas, tur maigi izklājam. Seju. Jā, tu man uzklāji principā tikai uz biedrs. Nē. Mans matu. Es vakar izmazgāju matu. Mazgās vēlreiz. Nešaubos. Tu atceries, ka pie manis šodien nāca ciemiņi. Tas ir izskatīties skaista. Tātad šādi es kopjos uz svinībām. Tā, kur deguns. Tātad... Skaisti arī pa degunu. Augstāks starp degunu un... Nē, starp uzacīm tu man neuzkrāsoji, tur man varētu, jā, ar ko tu krāsos vai pirkst, ar savu pirkstu krāsu. Tagad paņem jau atcēnas, izvēles, kurus tu gribi, kuru kastīti. To? Un tagad pacel to, jā. Nē, es turienes, nedaudz vēl, vienkārši pacel, jā, jā, tā lieliski sanāk. Reku, tur ir rotiņa, tadā! Ir tādos, parasti es krāsoju divas krāsas pie, tuvāk deguna daļā ir biešāk krāsa un tālāk aiziet tumšāk. Jā, nu jau uz uzsāku. Uz uzacīm parasti nekrāso. Ok, es šodien būšu ļoti skaisti. Tagad paņem laineri. Tagad tur, kur ir starp lakstiņu un skropstām, tajā vietā ir jāuzzīmē skaista līnija. Augšā tajā. Pagaidi. Tā kā pa visu, tur, kur ir no skropstas līdz skropstas sākuma līdz skropstas beigām. Tu neesi redzējis to meitenēm to melno līniju? Tas tiksim par šī. Nē, davai. Es pieņemšu, ka es novilkšu tādā vietā melno līniju. Cerams, ka izdosies. Davai. Šodien.
Un tagad pat briesmīgākā daļa, kur var izraisīt acis neredzamību skropstas. To melno tūbiņu, jā. Reiz kā tu visu lielas pazīst. Nu, un tagad vienkārši krāsā mans grobstas. Tikai nematos. Un tagad. Akšaus uz nelpo man ausī, tas ir tik nē. Tad sevi tikai mēs man būtu satikuši kopā. Ok, tā. Tagad uzliec pūderi. Pūderi klāj tāpatās kā tonālo, tikai lai nespīdētu seju. Es neredzu, es redzu tikai tev, bet es nezinu, pēc tam skatīšot. Es gribu pārsteigt savus acis ar savu skaistumu. Tā, jā, un tagad lūk krāsa. Bučiņā vai parasti? Nē, nu kā tev vērtāk? Es tā nezinu, man tas nevar izsaka. Tas so. Es jūtu matu savā sejā. Tas ir tonālā vārds. Viņš uzliec tonālā. Tu vari teikt izaugt mans matus? Uzmanīgāk. Au! Vienkārši neko neoj. Vēl tā ārā. Au! Uzmanīgi. Tātad. Es esmu manu frizūru. Es tikai nevaru izdomāt, ko es šodien gribu. Laikam atstāšu parastus matus. Un jā. Šī bija tā daļa, kur es krāsojos un mēs paēdīsim. Neiztīrīs zobus varbūt. Skaistā māma. Jā, nu labi. Runiet par to, ka no rīta mēs arī paēdam, tāpēc es tagad sev uzsmērēšu maizīti, tā kā es to vienmēr daru. Man mīļākā maize. Mēs tādu neko nereklamējam, bet pērciet. Labi, viņa vienkārši ļoti garšīga man mīļākā maize. Un man parasti negaršo margarīns, bet nu ir izņēmuma reizes, ka vienkārši prasās kaut ko ķepīgāku, sveķīgāku, nu, sapratāt. Un tātad, jūs jau gan jau, ka zināt, kā uzsmērēt mājas dernu, jūs nezināt, tad paņemat ar nazīti, izķeksējat ārā, cik vien daudz margarīnu jums vajag, un vienmērīgi izklājiet pa maizīti. Tāpatās, kā jūs izklājat, parasti tonālo sapustē. Ok, un tur tā 10 šķēlīti, redzi? Un tad cerējums tev jāpaņem 10 šķēlīti. Jā, un tad man parasti mājās ir vienkārši no Rimī nopirktas desas sagriezt šķēlītēs. Tāds kulinārīšs šos darbs. Jā, mēs pašlaik gaidojam mūsu pašu vienu, pietiks ar vienu. Tā. Tas nāc pārliecināt, es gribēju. Halo. Pāram pietiks. Tur mēs man nākamā. Tu ne? Mirums, ka tu nepēji sarkant lūpu. Pagaidi. Uzmanīgi. Jā. Tātad, parasti, kad jūs visu kaut ko ēdat, jūs padzirdies. Nē, tā netaisiņoļā. Viņš jāskulējā. Parasti nemalko pārāk daudz, tā lai neaplejas. Šī ir briesmīgākā daļa. Es gandrīz neko nepacēju. Tā. Jā.
Tad parasti viņā izskrūvēt iet, labi. Un jā, un pēc paēšanas visiem vienmēr ir jāiznes kā zobi, tāpēc mēs paņemsim pašlaik zobirstību. Šāds mums turpat arī jābūt zobpastē. Es spēju mažu pikucīti. Nē, arī pārāk daudz, ne pārāk maz. Tu mazgās lūpu. Sekot zobus. Tas ir briesmīgi, nekad neatkārtoju to mojos. Kāpēc, kad ne? Nekad neuzgājiet ar zobus. Gaiši vispār neķīriņas. Jā, ka pietīgi. Tā. Man ūdeņu vajag. Ak, šausmas. Oh my god, oh my god. Tad bija labi, ja vienam pilīte. Tas tā kā bērns. Man visa seja ir ar zobpastu. Ai, šādies. Ok. Tu bija dimantiņš. Tu izbrauc te, kad tu brauc ar savējiem matiem. Tagad siltos kā mani. Ok. Tātad, tas arī bija viss šajā video, un paldies, ka jūs skatījāties un ka bijāt kopā ar mums, un es ceru, ka jūs izmantosiet kādus no šiem paņēmieniem arī mājās, kā pareizi, piemēram, uzkrāsot skropstas vai acis, kurus jūs ieguvāt no skatīšanās. Tas, ko es jums gribēju pateikt, ir par Facebook lapu. Ja jūs to vēl neesat nolaikojuši, vai jūs tajā nesakojat, tad droši to tagad arī dariet. Pacēl rociņas augstāk. Jā, tā. Un tā kā, jā, droši spiediet laikus un visu kaut ko citu. Un jā, ja jums patīk šis video, jūs arī varat droši uzspiest laiku, jums nepatīk, tad arī varat uzspiest laiku. Un ja jums nav viedokļi, tad jūs arī varat uzspiest laiku, ne? Es esmu nekas jums jādara. Un jā, un tikai es domāju, mēs varam tikties nākamnedēļ laikam. Jā, tātad uz tikšanos nākam svētdien. Ar abām rokām.